Labvakar balti piesnegušajā Latvijā, kur atklājam jaunus izgudrojumus un netipiskas mākslas izpausmes. Jaunums. Atjautīgu puišu kompāniju muzicē sociāli atbildīgi. Viņi avīžu tekstus ieterpj mūzikā. Rokas nost un neelbot. Es jau braucu, es būšu. Viņi ir mediju roka pārstāvji vienīgie Latvijā. Blakus instrumentiem vienmēr pa kādai avīzē vai žurnālam, jo grupas Suņa stunda mūziķi sacer dziesmas tieši ar medijos atrastām tekstu pērlēm. Iemesls vienkārši. Rakstošie žurnālisti un publicisti, viņi ir nerealizējušies dzejnieki. Viņi raksta ritmā. Ļoti spilti talanti, neatzīti talanti ir tieši reģionālajā presē, kas mums bija Alūksnes ziņas, Talsu vēstis, Dzirkstele. Atrastie teksti tiek ietērpti mūzikā. Grupas sastāvā ir gan dramaturgi, gan operas solists un jaudīgi koša aktrise. Paši sevi sauc par komediantiem. Dzied, lēkā, eksperimentē, deklamē ķecerīgus Latvijas ziņu rakstus un sakās ideju par mediju roku tīši nešpikojuši. Ja mēs esam kaut ko nospēruši, tad tie ir raksti, kur rakstu autori nav domājuši, ka tā ir mūzika, bet izrādies, ka pamatā tā ir mūzika. Jo mūzika tā, kas paliek, un tas raksta gabals, varbūt viņš saņem nokļuvis papīra kurvī. Saudabīgā roka mūzika tiek pasniegta ar vizuāliem akcentiem. Neiztrūkstošs elements man rozā gumijas zābaki, ja? Tas tā, grib solidarizēties ar laukiem. Ikvienam no grupas ir sava stila lieta, kas vēl košāk iezīmē mediju roka personības. Vienam tā ir asketiska naudas saspraude, citam blašķīt ar tēju, vēl kādam mini sintezators no 80. gada vai Venecijas smaržu flakoniņš izrādās tukšs. Tā kā šobrīd ir ekonomiskā krīze un man beidzās mans mīļākās smaržas, tad es nesēju līdz lūk šo te tukšo flakoniņu. Nik pa laikam vienkārši izdara šādu. Tāda sajūta, ka es būtu sasmažējusies. Novēlam, lai stila lietas iedvesmo mūziķus tālākām radošām gaitām. Man no sirds sajūsmina latvieši, kur uzdrīkst un eksperimentē. Uzņēmīgākie ir gatavi pat jauniem izgudrojumiem. Uzņēmīgā dāma Līga stāsta, ka bērni viņai uzdāvinājuši biznesa ideju. Audzinot mazuļus, māmiņa saskārās ar problēmu, kas aktuāli daudziem vecākiem. Bērni vēlas apciemot tualeti, mūsuprāt, nepiemērotākos brīžos. Bet ko darīt, ja tūmā podiņa nav? Jātaisa saliekamais pārnēsājamais podiņš pašiem. Tā kā nebija tāda, tad mēs izdomājam, labi, paši izdomāsim. Ja nav, tad uztaisīsim. Vajadzēja mums tādu podiņu, kurš ir maziņš, kurš ir ērti saliekams un kuru māmiņa bez sirdsapziņas pārmetēm var izmest miskastē. Jaunizgudrojums ilgu pūļu rezultātā taps. Maza kartona kastīte, kur ik viens var viegli salikt par podiņu. Ja to grib lietot vairāk kārt, tajā liek vidē draudzīgu maisiņu. Arī speciālais kartons ir viegli utilizējams. Podiņu mēs esam testējuši, var mierīgi lietot 3 reizes, pēc 3. reizes viņš paliek tāds kā, tas kartons varbūt nedaudz izļurkājās. Viņš vairs nav tik stabils. Bet, ja lieto bez maisiņa, tad, protams, 1 reizi. Saliekamo podiņu var lietot bērni līdz 5 gadu vecumam, aptuveni 20 kg smagi mazuļi. Ja uzsēdīsies pārāk smags bērniņš vai palēkās, tad var gadīties, ka pukši iekrīt. Tā kā mums tā visu laiku tā, jācenšās tā latiņu noturēt tā, lai kartons ir pietiekoši stiprs. Ne tikai pieaugušie priecīgi par vajadzīgo lietiņu, arī paši bērni izrāda interesi par jauno priekšmetu, kas māca būt patstāvīgiem. Vairāk cilvēku šogad pievērsušies bērnu mantām. Arī aktieri no Radošās apvienības Umka pirmizrādē spēlēs kopā ar bērnības rotaļlietām. Radošās apvienības Umka telpās Pīķeros atrodam lielu daudzumu lelīšu mantu. No tām top aktuālā izrāde šaus Vectēvs neapgraizīts. Tā būs sociāli politiski aktuāla izrāde, kurā aktieri Lelis ar mūziku un atraktīvām kustībām liks publikai smiet, diet, baidīties, kaunēties un citādi reaģēt. Šova Lelis sagrabināts dažādās vietās. Pagājušajā gadā no Liviņo šitais ir no brauciena slēpēm. Tā kā, visām tām lelītēm, rotaļlietām ir tā kā, man liekas, ka savs īpašnieks bijis. Piemēram, skatuves aktieris Melnbaltais Minka aizlienāts no meitenes veres, bet Suņuks špagatā ir ar izcilu vēsturisku pagātni. Viņš ir bijis kādreiz domāts, augstā laikā padomi mājās, tur, ka vēl tiek šķībie greizie logi, tad šādi ieliek zvēru starp logiem. Tā kā šovs ir improvizācija, tad nekad nevar paredzēt aktieru uznācienu daudzumu. Latvieši Sandra, ja? Nav ko darīt bezdarbs, ja? Ne tikai cilvēki brauc projām uz īriju, bet arī aigot uz īriju pēc gada apakaļ. Žetons izrādes veidotājiem, ka tie skatuves starmešu gaismās iecēja pavisam parastas rotaļlietas, kas piešķirs šovam aktuālo realitātes noskaņu. Ko vectēvs atstājas pūrā Sandrai, kura ir radoša dāma ar medību bisi plecā? To noskaidrosim viesojoties viņas Pārdaugavas namiņā. Sandras mantojums no vectēva nams Pārdaugavā. Kādreiz šeit vecvecākiem bija veikaliņš, kur
rajona kundzes nāca uz kafeju ar magoņu maizītēm. Tagad rajonā, kur ikdienas takas minuši rakstnieki Ojārs Vācietis un akurāters, atraktīvā dāma ierīkojusi radošo darbnīcu. Rokdarbu prasmes citiem ierāda un pati darbojas. Sandras stila vizītkarta pulksteņi, to Sandrai esot vismaz 100. Laiks iet, man ir 50. Nu, cik man tikšķi palikuši? Un tāpēc katru nākamo tikšķi es ielieku, tas ir viens tikšķis, vēl viens tikšķis, vēl viens tikšķis. Un tāpēc ir pulksteņi. Pulksteņi gan visos manos darbos. Laikrādes tikšķi pogulītī, koķetās gleznās ar apaļumiem un pat uz gaļas cirvīša. Cirvīts ar pulksteni varot būt laba dāvana vīrietim. Sandrai, kura gan ar bisi šautmā, gan aerobiku pasniedz, sirdsdarbs ir jaunu lietu radīšana. Lūk, apmetot ar striķi kartonu loksnes, var radīt ērtas sēdvietas. Pulksteņa mehānisms liks pa sekundē ieskanēties vecai platei, bet iztukšoto pudeļu korķi kļūst par spēles kauliņiem. Mums iepatikās komplekts siltas zeķes spilvenā un cepuri uz mīksta galvgaļa, kas rotāta ar vecu naglu. Ko tās nozīmē? Tās es varu uzdurt rēķinus, kurus šobrīd es nevaru apmaksāt, bet gulēt un sildīties es varu tagad. Es domāju, ka būs labāk laika, es viņus noņemšu nost un apmaksāšu. Mūs priecē ļaudis, kuri domā plašāk un uzdrīkstas. Uz tikšanos pēc nedēļas. Atā!